Par cīņu ar Eiriboru likmēm un to kāpumu un ietekmi uz cilvēkiem īpaši kaut kā bija izvairījies runāt, jo tas tāds vairāk politiska ņemtne, ja tā varētu teikt. Bet kaut kādu viedokli laikam vajag pateikt. Kopumā jau es kā kapitālists pret kaut kādu valsts iejaukšanos tirgus procesu, tādu būtisku iejaukšanos vai strauju noteikumu maiņu, tas tomēr nepalīdz biznesam. Bet tas, kas mums tiešām Latvijā ir mīnus salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, ir tas, ka daudz kur tiek piedāvātas fiksētās likmes. Mums tāda nav. Piemēram, es zinu konkrētu gadījumu, tur cilvēku ņēma Vācijā hipotekāro kredītu un 10 gadi fiksētā likme. Nav slikti šāda Eiribora kāpuma laikā šobrīd neko nejūt, jo tev 10 gadus nofiksēta likme. Citās valstīs ir iespējams arī fiksēt vairāk, tie pašā ASV 30-gadīgās likmes, ir dzirdēts par to, ka arī Eiropā kaut kur varēja tik garus kredītus paņemt, ir citi ņēmuši tur tik garus kredītus vēl pie ļoti zemajām likmēm. Tur finanšu iestādes ir atradušas veids, kā ar šo cīnīties, jeb kā šo ielikt iekšā savos modeļos. Attiecīgi es domāju, ka vai te tiks ieviest kaut kādiem mehānismi tā, lai cilvēkiem kompensētu, kaut ko palīdzētu, to nezinu, dzīvosim, redzēsim. Valdība mainās, viss kaut kas mainās, varbūt šā un tā neiešu spekulēt, bet es domāju, kas varētu notikt tas, ka tirgus spēlētāji redz, ka uz šo ir spiediens, un es pieļauju to, ka kāds varētu pasteikties un izdomāt kādu ilgtermiņā risinājumu, piedāvāt 5-10 gadus fiksētās likmes, kaut ko tam līdzīgi. Jā, viņas būs augstākas, bet kaut ko tādu varētu sākt piedāvāt, un tas, kas tādu varētu piedāvāt, es domāju, tas baigi izietu līderos, un tādā veidā tirgus pat atrisinātu sevi. Cilvēki, kur gribētu pārlikt uz fiksētām likmēm, viņi pārliktu, īpaši daudz negaidot. Tas pats, kas elektroenerģijas tirgu. Gribam pa biržas cenu, pērkam pa biržas cenu. Gribam fiksēto cenu, pērkam pa fiksēto cenu. Šobrīd kredītos ir bijis tā, ka jāpērk pa tirgus cenu, jeb Eiriboru. Ja? Bet es domāju, ka tas mainīsies. Pēc šī varētu nākt šādi piedāvājumi, un tas viennozīmīgi būs pozitīvi tirgumu, un tas, kas pirmais atnāks, tām būs iespēja arī vislabākos augļus no šī nosmelt. Tā kā dzīvosim, redzēsim. Mēs katrs individuāli, kuriem ir hipotēkas ar šīm mainīgajām likmēm, nav tā, ka mēs īpaši daudz ko varam izdarīt. Jāsaplāno kārtīgi finanses savā galā, domājam par tēriņiem, varbūt likmes vēl mazliet pieaugs, jābūt gataviem šādiem maksājumiem ilgāku laiku. Ja kādu atbalstu iedos, ņemsim, kāpēc ne?